Ļoti dīvaina sajūta atrasties šeit, nevis tur vai tur fonā un atbalstīt tos, kas nāk uz skatuves. Līdz ar to šī ir man ne tikai otrā reize stāsta ziņā, bet pirmā reize būt tā kā šādā formātā. Bet tātad mani sauc Agnese, to jūs jau dzirdējāt, un es esmu atkarīgā. Atkarība pēc tādas definīcijas ir piespiedu vēlēšanās pēc noteiktām vielām un vai uzvedības veidiem, kas uz laiku samazina negatīvās izjūtas vai izraisa vēlamās sajūtas. Šī uzvedība tiek piekopta, lai gan vēlāk rada negatīvas sekas pašam lietotājam vai citām personām. Atkarība kā slimība neveidojas uzreiz vienā dienā. Daudz no jums tagad domā, kā es to varēju nepamanīt. Daļa no jums iespējams domā, man jau tā arī likās, paskaties uz viņu. Kāds no jums man ir jābēdina un kāds no jums man ir jāiepriecina, un jāsaka, ka mana atkarība nav varbūt tādā klasiskā izpratnē kā alkohols vai narkotikas, azartspēles, cigaretes un tā tālāk. Mana atkarība iespējams ir daudz populārāka arī jūsu vidū, kā patiesībā šīs, kuras es nocaucu pirms tam. Un mana pirmā atkarība, jo mēs šodien runāsim par divām, ir sasniegumi. Sasniegumi katram no mums gan jau mazliet atšķirās izpratnē par to, kas ir sasniegums. Un man gribas, lai kamēr es šeit stāstu to ideju, lai jūs padomājat, kas ir jūsu izpratne par sasniegumiem. Tāpēc, ka kādam tas ir konkrēts amats organizācijā. Kādam tas varbūt ir konkrēts apjoms naudas kontā. Kādam tas iespējams liekas, ka, ja es neesmu uzņēmējs, es vispār neko dzīvē neesmu sasniedzis. Kādam iespējams tas ir sociālo tīklu sekotāju skaits, kādam tas ir ceļojumi manā kontā, un kādam tas varbūt ir stāsts par laimes pilnu ģimeni ar 2 vecākiem, vecāko dēlu un jaunāko meitu un zelta retrieveru vai labratoru. Manā gadījumā sasniegumi varbūt nevienmēr izpaužās statusā vai naudas apjomā, bet tieši tajā nākamajā lietā, tajā nākamajā projektā, tajā nākamajā sarežģītajā notikumā, kurš man ir jārisina, un man ir tā sajūta, tā atkarības sajūta, ka tev visu laiku vajag vēl. Un tas ir stāsts par tādu, es to varētu salīdzināt, jo kādā sarunā es to salīdzināju, kad tajā brīdī, kad nolaižās rokas, man vajag to nākamo projektu, lai es varu es gatava. Un tā mana narkotika ir tas nākamais sarežģītais notikums. Ja jūs zinātu, kas notiek manā galvā, tajā brīdī, kad priekšā ir sarežģīts projekts, vai notikums, vai kaut kas ir jāatrisina, vai kaut kas ir jāplāno. Piemēram, DG pirmā konference. Es joprojām atceros to sajūtu, kā es mājās visu biju izdomājis un iedegusies par šo ideju, un nācu uz darbu un gāju pie Jāņa, un es teicu, Jāni, man ir ideja. Man ir tik laba ideja. Jo es biju izdomājis visu. Es biju izdomājis, kā tas notiks, es biju izdomājis, kāds tam ir mērķis, kāda tam ir vajadzība, kas ir dziļāka jēga šim notikumam, nevis vienkārši kaut ko izdarīt tāpat. Un tas sajūta, ka tu esi priekšā kaut kam tādam, ko tu nekad neesi darījis, ka tu esi priekšā kaut kam tādam, kas tev liekas, oh my God, es nezinu, kā to dara un kā mēs to izdarīsim, bet es to izdarīšu. Un tā ir tā narkotika, kur tu atkal esmu gatava. Un kaut kādā mērā tu notrulinies kādā brīdī, kad tu saproti, ka kaut kādi mazie mirkļi, kas varētu kādam šķist, tagad jau gan jāsatraucās, tagad kaut kas izjuks, kaut kas nenotiks un tā tālāk. Un tā, manā gadījumā es jau esmu nonākusi es jau vairs nejūtu lietas kaut kādos brīžos. Piemēram, šodien it kā sīkums, bet es braucu uz darbu un man vienā brīdī ir tāds, ūdeni nepasūtīja konferencei. Nu labi. Jo es zinu, ka man pasūtīt ūdeni, kas ir sīkums, un tas varbūt nav vispār mērams ar to lielo skēlu, kādā tu strādā ikdienā, bet tas ir 3 klikšķi. Un ja nesnāks šis variants, būs šis variants, un ja nesnāks šis variants, būs šis variants. Jā, katrs no šiem variantiem prasīs varbūt mazliet vairāk darba un iesaistīs vēl laika, bet tas viss notiks. Un tā tu notrulinies ar laiku, tāpēc, ka tu saproti, ka tev vajag to nākamo narkotiku un to nākamo lietu, un tās mazās lietas, tas ir tik viegli atrisināms. Par to vispār nav jāsatraucās. Kur tas sākās? Jo visam jau ir kaut kāds sākums un beigas vēl nezinu. Sākumu iespējams, ka zinu.
tā esmu es, tāds klasisks mileniāls, dzimis 92. gadā, tādā klasiskā ģimenē, kur es pieļauju, ka daudz no jums varēs savilkt paralēlis. Lai gan mūsu vecāki noteikti bija advancētāki bērnkopībā un vecākošanā, kādi bija viņu vecāki, tomēr piekritīsiet, ka daudzi no mums auga tādā skaldi un valdi ģimenē, kur vecāku viedoklis ir, vienīgais viedoklis lielam. Un mans tētis gāja vēl tādu solīti tālāk. Viņš teica, manai meitai ir jābūt perfektai. Es šaubos, ka mans tētis zināja, kas ir perfekta meita. Un es visticamāk savā sākumskolā, savos 8, 10, 12, pat 33 gados arī nezināju, kas ir perfekts. Bet šis vārds perfekts un šis uzstādījums par to, ka tev ir jāsasniedz kaut kas tāds, kas ir ārpus it kā šīs šķietamās normas, tev vienmēr ir nācis līdzi. Un es tā arī darīju, jo tā vajadzētu darīt. Es piedalījos dažādos konkursos, dažādās olimpiādēs, es labi mācījos, saņēmu zelta diplomus, man bija ļoti aktīva sociālā dzīve, manuprāt, neadekvāti tik mazam cilvēkam. Un tā es visu laiku kaut ko darīju, jo visu laiku vajag kaut ko vēl. Tev vajag izvemt to varavīksni, lai tev beidzot būtu tā sajūta, ka tā kā es esmu kaut ko sasniedzis. Bet kāpēc? Un es domāju, ka daudzi no jums patiesībā jau zina atbildi uz to, kāpēc. Tāpēc, ka sasniegumi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē atzinību. Tas nozīmē, ka tev kāds pasaka, ka tu izdarīji labu darbiņu. Un es neticu, ka te ir cilvēki, kam tas nav svarīgi. Kam nav svarīgi dzirdēt, tu izdarīji labu darbiņu. Vienīgais mēs iespējams esam nonākuši tādā sociumā, kur tas, ka tev ir jāsasniedz kaut kas ārprātīgs reizēm, ir norma. Mēs to sagaidām. Mēs to varbūt negaidām no tiem, kas ikdienā sasniedz tādus 60-80%, jo tas liekas, 80 jau ir baigi labi, viņš baigi labi izdarīja. Bet mēs to gaidām no tiem, kas konstanti sasniedz pāri 100%, jo tā ir norma sasniegt vairāk kā parastajam. Šovasar, bet nesen, pirms pāris nedēļām, es runāju ar vienu savu paziņu pie kafijas krūzes, un es viņam stāstīju par to, ka es jau viņam pirms tam it kā biju teikusi, ka šovasar es saskāros ar diagnozi izdegšanu. Un diagnozi nevis tādu pašu uzstādītu, vai kāda drauga vai mammas teiktu, tu esi izdegusi. Un nevis ar tādu sajūtu, kad es vienkārši negribu, man ir rudens vai pavasara depresija un tā tālāk, bet ar reālu diagnozi izdegšanu. Un tev redzēt, tas ir izraksts no manas tā izraksta no neirologa, kur ir teksts paciente nav darba spējīga. Kā rezultātā es šīs vasaras laikā, šī pēdējā pusgada laikā, līdz kaut kādam septembrim, es izdzīvoju, man liekas, visas šīs grieving fāzes. Es to noliedzu ļoti ilgu brīdi, es biju dusmīga, es mēģināju kaut kādā veidā tur kaut ko ar sevi dīlot, bet patiesībā jau tas nebija iespējams. Tāpēc, ka tas, kas ar tevi notiek šajā brīdī, ir tas, ka tev ir atteicies ne tikai psiholoģiskā spēja domāt un darīt, tev atsikās arī ķermenis. Tavs ķermenis sāp, tev sāp galva, tev ir nenormāls trauksmes lēkmes, tu saskaries ar panikas lēkmēm. Tavs ķermenis ir tā sajūta, ziniet, kad tu no rīta piecelies, un tev ir tāda 39, 40 grādu temperatūra, vīriešiem 369, kad tu knapi velc kājas, kad tev ir sajūta, ka tu no tās gultas visticamāk neizkāps. Tā es dzīvoju cauri dienām. Bija labākas dienas, sliktākas dienas, un tu saproti, ka tev jau īsti tev nav vairs tevī tās iespējas ar to cīnīties kaut kādā veidā, un tāpēc bija šīs grieving fāzes. Tāpēc, ka es kaut ko patiesi šogad apglabāju. Apglabāju varbūt tāds ļoti spēcīgs vārds, bet es kaut ko patiesi pazaudēju. Es pazaudēju to sajūtu, ka es varu visu. Man liekas, ļoti reāla ChatGPT versija par mani. Tas bija joks. Bet, ja pirms tam man tiešām es biju
pārspīlēti pārliecināta, kad, lai kas notiktu, es to izdarīšu, es to varēšu, es saņemšu tikai tajā brīdī, kad es iekāpšu mašīnā, kad pasākums jau ir beidzies. Es zināju, ka, lai kas man būtu jāizdara, es to vienmēr varēšu, es apmainīšu savu ķermeni, apmainīšu visus pārējos, vienmēr viss būs, vienmēr viss sanāks. Līdz šovasarā es atdūros par to situāciju, ka tā vairs nav. Es pazaudēšu savu šķietamo superspēju varēt visu. Un kāpēc tas satrauc? Tas satrauc tāpēc, kad ir kauns. Kauns par to, ka cilvēks, kurš var visu, cilvēks, kuram ir tik daudz enerģijas, cilvēks, kurš taču vienmēr ir tā kā uz pirkstgaliem un gatavs skriet un lekt un darīt, kāds ir, kad viņš nevar kaut ko? Kāds ir, ka es nevaru kaut ko? Kāds ir, ka tā perfektā meitene lauž visu, kas varētu būt perfekts? Tev ir tā sajūta, ka tie cilvēki, kuri saka, es tad gaidu, ka tu izdegsi. Un tu stāvi un tev liekas, nē, es neizdegšu. Un tas iespējams tev kādu brīdi pavelk vēl tā kā ilgāk, jo tev liekas, principa pēc es neizdegšu. Bet tas nav novēršams patiesībā kaut kādā brīdī. Un tad viņš man jautāja, šis cilvēks, ar kuru mēs runājam par šo izdegšanu, viņš man jautāja, labi, bet ko tagad? Ko tu dari? Un es teiktu, ka tagad tas ir stāsts par tādu savu iekšējā miera meklēšanu, par robežu mācīšanos un mācīšanos teikt nē. Nē brīžos, ne jau vienkārši nē. Bet tajos brīžos, kad vienkārši viss ir par daudz un kad tu saproti, ka tu fiziski neesi spējīgs sevi izdedzinot un iznīcinot, visas šīs prioritātes uzlikt vienlaicīgi svarīgas un vienlaicīgi būtiskas. Un patiesībā es domāju, ka tas ir arī kaut kas tāds, ko jūs kaut kādos brīžos esat piedzīvojuši, jo te ir tas stāsts par to nākamo atkarību, ko es arī domāju, esat piedzīvojuši daudz no jums, un es to stāstīšu tādā sievietes versijā, bet tā ir būšana par labu meiteni. Kas ir laba meitene? Laba meitene visticamāk ir tā, kas smaida, kad jāsmaida, ir tur, kur viņai jābūt, dara to, kas viņai jādara, virzās uz to virzienu, ka man ir jābūt perfektai, labi mācās skolā, labi strādā darbiņā. Tā ir meitene, kura iemācās, kad, lai dabūtu šo sasniegumu, viņai ir jādara labas lietas. Pat tad, kad viņai dara pāri, viņa iemācās, ka tā kā kill them with kindness, jo labas meitenes taču tā dara. Viņas taču neiet un neārdās. Viņas taču mēģina šo situāciju kaut kā apiet tā, kad smaids uz sejas un viss kārtībā. Un tā tu iemācies to pareizo un nepareizo, ko darīt vai nedarīt. Un tā tu ej tai dzīvītai cauri. Un līdz tu nokļūsti tajā darba vidē, kur arī patiesībā nekas jau nemainās. Un tev ir stāsts par to, kā tad, kad es sāku strādāt savu pirmo nopietno darbu, tas bija apmācību kompānijā, un mums bija jāpārdod apmācības top 500 Latvijas uzņēmumiem. Kā rezultātā es ikdienā tikos ar lielu uzņēmumu vadītājiem, mārketinga vadītājiem, personāla vadītājiem, bet tad personāla vadītājiem maz, jo tad viņiem īsti nebija nekādas varas, jo visu lēma lielie čiekuri. Un kādā reizē, kad man bija saruna ar vienu no šiem uzņēmumu vadītājiem, es viņam stāstīju par kodām mācībām, es tiešām to sarunu vairs neatceros, kas ir tas, ko es viņam toreiz mēģināju pārdot, es tik zinu, ka mācības. Un viņš man jautāja visādus jautājumus, un es viņam atbildu, viņš jau tos jautājumus jautā tā ļoti ķircinoši, tā kā es būtu maza meitene, nevis vienkārši laba meitene. Un vienā brīdī viņš man paziņo, zini, es gribētu tevi nopērt. Un tu tajā brīdī tā kā mazliet iepauzē, tas zvans ir uz skaļruni, jo es zvanīju grūtiem klientiem, kas interesēja arī pārējiem, un es redzu, ka viss tā, un tu arī tā. Gan jau, ka nē, tu pabeidz šo sarunu, un tas ir viens no tiem mazajiem brīžiem tavā dzīvē, kad tu saproti, ka tā laikam būs. Kad laba meitene jau pretī neko nesaka. Laba meitene saraujās bišķiņi, tā kā noraustās. Un tā nebija vienīgā reize, nopērt man vairs neviens nesolīja, bet tiekoties ar šiem lielajiem čiekuriem un lielajiem vadītājiem, tā bija regulāra lieta, ka tu jau mazā labā meitene
esi kaut kas mazāk vērtīgs. Ne tu zini tik daudz, ne tu saproti tik daudz. Un, zini kā, varbūt labāk pat nerunā, es tev izstāstīšu visu. Un tā tu iemācies dzīvot ar tām divām sejām, kur tu publiski smaidi un esi laba meitene vai labs zēns, bet iekšā tev tur notiek tāda nepārtraukta cīņa. Tev saka, zini, Agnes, ja tu runātu mazāk, mums būtu vieglāk, un tu iemācies runāt mazāk. Tev kāds saka, Agnes, kur tava enerģija? Un tu tāds pusmironīts. Man ir enerģija. Agnes, tavas enerģijas ir par daudz. Saki, labi, es nomierināšos. Tu nedrīkst par daudz izrādīt savas emocijas, ja tu esi emocionāli. Ja tu pacēl balsi, pat tajā brīdī, kad pret tevi paceļ balsi, tu esi agresīva vai histēriska. Ja tu pārstāvi savu viedokli, tā, ka tu tiešām esi 100% pārliecināts, ka tev ir taisnība, varbūt beidz ārdīties. Ja tu daudz strādā, tu esi slima harjeriste, ja tu izvēlies ģimeni, tad tevi neuztver nopietni. Un es domāju, es varbūt nosaucu daļu no šiem, bet katrs no mums visticamāk dzīvo un žonglē ar šiem dubultajiem standartiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir kauns. Mums ir bail izkrist no sabiedrības, kas notiks, ja es viņiem vairs nepatikšu, kas notiks, ja es turpināšu būt skaļa, kad man kāds saka, esi klusāka, kas notiks tajā brīdī, ja es būšu enerģiska, tad, kad visiem tas traucē, kas notiks, ja es pastāvēšu par to savu viedokli. Ja es vairs nebūšu iekaļauts, ja es vairs nebūšu daļa no tā, kas mēs šeit esam. Un bieži vien tās bailes ir tik spēcīgas, ka mēs jau nepieņemam to lēmumu par labu sev. Arī man šodien ir bišķu baila. Jau labāk, bišķu baila. Un man šis stāsts ir nācis pirmo reizi tik grūti, jo parasti, kad man ir jāuzkāpjas skatos, man liekas, easy. Bet šoreiz tas bija tiešām grūti, jo tas nozīmē, ka man ir jāatzīstas ne tikai vienam vai diviem cilvēkiem, bet aptuveni 100, ka es kaut ko nevaru. Tas nozīmē, ka es noņemu kaut kādu masku uz kaut kādu brīdi un atzīstos jums, ka es ļoti bieži pielāgojos, un iespējams tā Agnes, ko jūs pazīstat, nemaz nav tāda Agnes. Tā ir tāda darba Agnes, tā pareizā meitene. Iespējams, ka jūs pat nezināt, kas tad ir tā īsta Agnes. Viņam liekas, vai es pati zinu, kas ir tā īsta Agnes. Un pateicoties šīs vasaras plīsienam, man šīs lietas ir ļoti daudz jāpārdomā. Es par to domāju daudz, un es domāju, kas ir tas, ko es varu ar to darīt. Un tā iespējams ir tā mana otra reize būt. Iemācīties par sevi rūpēties, nospraust stingrākas robežas un pieņemt, ka reizēm arī 100% ir ok. Un pat 80 kādā dienā ir ok. Iemācīties sniegt atzinību pati sev, jo tikai es jau patiesībā zinu, kādu darbu, laiku, enerģiju un vispārējās tajās ielikusi. Un pieņemt, ka reizēm ir ok būt vienkārši Agnesei, nevis labai meitenei. Paldies!